Kāpēc tu vispār aizdomājies par to, ka tu gribētu saglabāt savu bērnu cilmes šūnas? Cilvēks jau par to domā tikai tad, kad viņam kaut kas nelabs klauvē pie durvīm. Un 2013. gadā man diagnosticēja melanomu, kas arī lika vispār padomāt par to, vai man kādreiz vispār būs bērni, vai es dzīvošu. Un tas liek pārvērtēt prioritātes. Un tieši tādēļ, kad pēc melanomas, ka es paliku stāvoklī ar Emīliju, es gribēju, es jau tad par to domāju, bet tā kā Emīlija piedzima priekšlaicīgi, mēs nepaspējām fiziski to izdarīt. Otra lieta bija tā, kad mums rados, manuprāt, 2006. gadā vai 5. gadā meitenītē bija asinsvēzis, un viņu tieši šādā veidā jaunākā māsiņa arī izglāba. Un tad es domāju, ka jā, es gribu dot saviem bērniem tādu kā drošības pilvenu, vai arī savu veidu apdrošināšanu, ka tad, ja kaut kas notiek, es esmu parūpējusies par visu, kas man tobrīd ir bijis iespējams. Katrā dzīves periodā ir kaut kādas savas problēmas, kas biežāk parādās. Iedzimtas slimības, teiksim, kas nāk līdzi no ģimenes bērnu vecumā, kas parādās. Tad, teiksim, tāds pusauģu gados šīs autoimūnās saslimšanas, pat ne pusauģi, viņas ir kaut kur 20 līdz 45 gadu vecumā. Arī pietiekoši liela grupa slimību, kas ir nejaukas. Ir ļoti labi dati par to, kad pēc infarkta ir iespējams atjaunot sirds muskuļu šūnas, un atjaunojot viņas sirds atkal atgūst spēku. Ja viņas nav tev bijušas vajadzīgas veselības uzlabošanā vai atjaunošanā, tad tā kosmetoloģija varētu būt. Nevajadzētu, tā arī tā dzīve nosaka ar kosmetoloģiju, jo mēs nesākam, mēs pēc būtības viņu ņemam kā tādu remonta komplektu. Kā tu saprati, kura būs tā banka, ar kuru tu vēlēsies sadarboties, jo pie mums Latvijā tomēr ir vairākas, tā nav tikai viena? Aizejot uz privātu tikšanos, es sapratu to cilvēcisko, kad viņi ir tas, ko es gribu, un tas, kad tur var saglabāt ne tikai šīs te asinis no nabas saites, bet arī audus. Toreiz tikšanās reizē man tas tā kā paķēra arī tādēļ, ka man dēlam ir vitiligo, arī slimība, ko neārstē. Mums ir grūti, jo viņam tur, kur ir traumas, tur viņam visi balts. Un tik līdz sāsinās vai pārslodze, vai arī lielāki stresi, tā viņam uzreiz visi pleķi ir stipri redzamāki. Un tad runājot ar Inesi, mēs pieļāvām tādu domu, ka varbūt tas arī viņam varētu palīdzēt. Mēs dodam mammai uz rokas kasti, komplektu, kurā paņem nabas saites, asins un audu materiālu. Ja runājam par Rīgas dzemdību namu, tad tur mēs dodam vienmēr mammai uz rokas, bet citās klinikās mēs mēdzam aizvest paši to dzemdību komplektu uz kliniku, un kad jau mammīte ierodās uz dzemdību procesu, komplekts jau sagaida. Ir arī saucamie rezerves komplekti tiem pēdējā brīža lēmumiem. Es saku, ka pareizāk būtu pirms tam to plānot, bet viņi ir. Dzemdības ir tā lieta, ko grūti plānot, un var jau būt, kad mums ir kaste, teiksim, sagatavota, mājās nolikta, un mums visas mantiņas ir saliktas un gaida to brīdi. Bet dzemdības sākās kaut kad, kaut kur. Ja, un tad arī vienmēr mēs lūdzam mammu sazināties ar mums. Tad, kad tu brauc uz dzemdību namu, vienalga kuru, piezvan mums. Mēs vēlreiz pārliecinamies, vai viss ir uz vietas. Tad, kad mēs esam sagatavojuši materiālu sasaldēšanai, un mums ir divi veidi materiāli, ir asins materiāls un ir audu. Katram klientam ir šādā te mazā kastītē, te iekšā ir 5 mazi konteinerīši. Nevis tikai saglabājam audu šūnas, bet mēs šajā mazajā konteinerītī pavairojam līdz 500 000. Tas dod pārliecību, ka viņas dzīves, ka viņas aug, kad arī atsaldējot, viņas spēs vairoties. Sākumā mums šķita tas šausmīgi dārgi, bet mūsdienās ir iespēja šo te maksājumu sadalīt. Ja izvēlas kasko maksājums mašīnai gadā, cik ir? Es pieļauju, kad vairāk nekā gadā samaksāt par cilmes šūnu uzglabāšanu. Vai arī mūsdienās ļoti daudziem ir ģimenes apdrošināšana, kā mums, piemēram, arī ir. Un es maksāju 3 reizes vairāk, nekā es maksāšu gadā par cilmes šūnu uzglabāšanu. Bet tas nenotiek pie mums, tas ir kaut kur aizsūtīts. Kā tu saglabā šo uzticēšanos, jo mēs esam skeptiski? Es uzticos, jo mēs jau vairs nedzīvojam tādā akmens laikmetā.
Ja cilvēkam, pirmkārt, tas nav nekas jauns, tas nav tikko vakar dibināts vai aizvakar vai tikai gadu. Tur ir pietiekoši tāds drošs pamats, pietiekoši daudz cilvēku jau tur ir saglabājuši un arī izmantojuši to visu. Un tādēļ es tam uzticos, jā. Un tas, kad mani vēl uzticību viesa, tas, kad šī te Cilmašūnu banka ir pirmā Latvijā. Māsa, tad, kad bija ar vēzi slima, viņa ārstējās tieši Polijā. Tādēļ man tas Polija kā tāda man vairs nerada bažas.